Pēc gada pārtraukuma aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs pilsdrupu pakājē jau atkal norisinājās Red Bull skijoringa sacensības. Tās gan sportistiem, gan skatītājiem sagādāja daudz aizraujošu mirkļu, jo šogad trasē tika veiktas izmaiņas, un tā bija kļuvusi sarežģītāka. Spriedzi un emocijas sportistiem papildināja arī trases segums, kas pēdējo dienu laika apstākļu ietekmē daudz vietu bija pārvērties ledū. Lai gan sākotnēji bija nelielas bažas, ka iestājoties siltākam laikam arī šogad skijoringa sacensības Cēsīs varētu nenotikt, laika apstākļi tomēr bija labvēlīgi un sportisti varēja doties pretī piedzīvojumiem. Šajās Red Bull Twitch raida sacensībās to netrūka. Vietām apledojusī trase ar tās asajiem un stāviem līkumiem sacensību dalībniekiem sagādāja daudz adrenalīna pilnus brīžus. Kāds ir noskaņojums? Ļoti labs. Tāpēc jau mēs šeit atrodamies, ka meklējam piedzīvojums. Ļoti patīk katru gadu. Mēģinam startēt, tehnika ir aizlienēta. Paldies Aigaram. Mūsu tehnika nolūza vienu dienu pirms starta. Gatavojām, bet saplīs. Tā kā šeit mums ir iznomāts motocikls, viss kārtībā. Esam finišā, priecīgi. Kritām, cēlāmies un braucām līdz galam. Skijoringa sacensības Cēsu pilsdrupu pakājē norisinājās 3 klasēs, gan ar retro, gan jau daudz nopietnākiem un jaudīgākiem meistarklases motocikliem. Nepilnus 2 kilometrus garajā un līkumainajā trasē, kā stāsta dalībnieki, tik tiešām varēja izbaudīt pilnu emociju gāmu. Sākot no asām izjūtām, ko sniedza ātrums, ledus un sarežģītie trases elementi, līdz pat sevis pārvarēšanai cīņu turpināt arī pēdējo spēku izsīkumā. Tie laika brauc pa trīnieku jau ir aizgājuši, bet vismaz, kā saka, izkustējas no mājas. Jo 70 gados jau, kā sacīt, jāsaka, pie televizora sēdēt jau var visi, bet skijoringu jau pabraukt, teiksim, tā ikā ir. Bet stīvāks būs šodien, bet nekādu vainu. Man kā slēpotājiem, godīgi teikšu, nogurs, jā, bet gatavs otram braucienam. Kā braucējiem? Ļoti labi, jā, ļoti labi. Tikai mums jāapradā zīmju valoda, jo viņš rādīja lēnāk, bet es laikam sāku braukt ātrāk tieši. Jā, vien brīdi bija tā, kad es teicu lēnāk, bet viņš saprats ir ātrāk, un tad vien brīdi bija tā, kad kaut kur debesīs varējām aizbraukt vēl. Baigā sajūsmēs par visu to pasākumu. Pirmā reize par slēpēm aiz moča, bet, nezinu, sajūsma baigā. Ir ko turēt? Ir. Visi teica, būs grūti, es neticēju. Domāju, jā, ko jūs stāstat? Pat izbrauc viens aplis, visi var just kājas, rokas. Es saprotu, ka tēvs lēni brauc, bet priekš manis tas liekas jau pa ātru. Kā jūs tā saprotaties labi savā starpā? Jā, es paskatos, uz šādi nebraukšu. Ātrāk, ka meita aizlidos pa gaisu. Sportistu vērtējumā viena no interesantākajām vietām trasē bija 1 metru augstais Baltic Snowpark Agency uzbūvētais tramplīns, kas bija pārklāts ar sniegu un ledu. Daļai gan sevišķi jau retro motociklu klases dalībniekiem, lai pasaudzētu savu braucamo, šis šķērslis gāja secen. Tomēr ekstrēmo sajūtu meklētāji netrūka, kuri riskēja un traucās pretī arī šīm pārbaudījumām. Man viegli pagaidām, nekāda problēma nav. Sportistiem tur sagādā, tur ir problēmas kaut kur uzbraukt, tramplīns un slīd viņiem vairāk un tad mocās, it kā man nav problēma, jā. Jūs tos tramplīns arī izmantojāt, jā? Jā, tad tur var vinnēt, kā aiziet pārmalu, tad zaudējam, jāiet pa tramplīniem, jā. Jāriskē. Jāriskē, jā. Skijoringa sacensības Cēsīs ir jau ilgadēja tradīcija, ko rīko 5-kārtējais pasaules čempions motokrosā ar blakus vāģiem Artis Rasmanis. Skijoringa sacensības norisinājušās gan Cēsu apkaimes ceļos, gan pilsētas stadionā, bet šī bija jau 2. reize, kad kopā ar Red Bull tās sarīkotas līdzās pilsētas parkam kalnainajā pilsdrupu pakājē. Tā ir kopēja ideja ar Red Bull zēniem, tad, kad mēs pirms vairāk kā 3 gadiem šeit satikāmies, un es teicu, ka man liekas, ka šitien sanākt interesants pasākums. Te bija viss aizaudzis. Viņi saka, ja tu to vari realizēt, es saku, mierīgi. Un tā mēs viens otram noticējām un 13. gadā uztaisījām pirmo reizi, tagad pārveidējām trasi. Vēl interesantāk, vēl sarežģītāk. Vīri saka, ka ir super. Artis Rasmanis atklāja, ja ziemas skijoringa sacensībām būs labvēlīga arī nākamgad, iespējams arī tad sportistiem tiks jau atkal sarūpēts kāds jauns pārsteigums. Bet, lai saglabātu aizvien tikpat lielu skatītāju un sportistu interesi arī turpmāk, padomā jau ir vēl lielāks un grandiozāks idejas, kas varētu īstenoties tuvāko gadu laikā.